Šī ir neliela pieskāršanās, meditatīva pieredze, lai atgrieztos mīlošā sajūtā un ieietu tajā vēl dziļāk, izjustāk, sirsnīgāk. Paņemam dažas dziļas, izjustas elpas. Katru izelpu ļaujot un atlaižot jebkādu uztraukumu, stresu, trauksmi, jebkādu sasprindinājumu augumā. Un ar mīlošu, smaidošu attieksmi arī jebkam mūsos, kas var būt blīvs vai stinks vai grūts. Vienkārši novēlēt tam labu, nosūtīt tam mīlošu, iejūtīgu, sirsnīgu klātbūtni. Un savukārt ar ieelpu saist sirds rajonā un tur pašā vidiņā. Sajust, kā mostās siltuma dzirksts. Ar ieelpu mēs atrodam sevi dziļumos. Pamostās un ar izelpu tas izplatās sākumā mūsu augumā. Ar ieelpu pamostās vēl pilnasinīgāk. Ar izelpu sasniedz visas mūsu auguma daļiņas, visus slāņus, visas vietiņas. Un elpa var būt brīva, deguns mute deguns kā sajūtās. Un jūt, ka ar tavu ieelpu gluži kā pamodinot sen dusošas ogles, uzdzirkstīja siltuma uguns tur mūsu dziļumos. Mēs ļaujam tam siltumam nākt, izplatīties visā ķermeņa zonā un jau plūst pāri. Sajūt pats un pati, kurš tas mirklis, kad tavu mīlestības jauda un enerģija ir gatava pārplūst pāri malām. Un pati savukārt kļūst par avotu. Tik smalku avotu, kurā var mosties šis pats šķīstākais
aromāts, tembrs, šis te sirsnīgās, mīlošās, smalki mircošās enerģijas brīnums tevī. Un ja esi gatavs jau tagad ar katru izelpu sūti to ārpus tevis uz to vietu, kur tu esi. Uz tiem tuvākajiem cilvēkiem, kas tevi iekļauj, ieskauj. Uz taviem mīļajiem un radniecīgajiem. Un redzi, viss ir tāda smaidu, labestību, brīvumu, kas atmaidzē un atkausē sirdis. Redzi arī, kā viņi atmaikst, izkūst. Un kā mēs visi kopā kļūstam par tādu siltu, maigu, mīļuma lauku, lai spīd tālāk, lai plešas tālāk uz attālākajiem draugiem, paziņām. Atceries, tu esi bezgalīgs avots un tu vari sevī atrast šo te pavadienu, no kura ar ieelpu atvērt jaunus plašumus tai bezgalīgai mīlestības plūsmai un sūtīt vēl plašāk, jau vēl tālāk, caur saviem visiem pazīšanās tīklojumiem, caur saviem dzimtas un radniecības tīklojumiem, saitēm. Un varbūt tur tālāk arī ir kādi, kuri tev sagādāja grūtu dienu, vai uz kuriem tu apvainojies vai sadusmojies. Ar brīvu izvēli, atbrīvojot savu aizvainojumu, savu nepiedošanu, ļauj, ka tā mīlestības plūsma apskalo un sasniedz arī viņus. Un ļauj, ka viņa plūst tālāk, viņa kļūs jau tik spēcīga, tik pilna, tik blīva, tik nepārprotama, ka tās spēj aizsniegt arī viss tumšākos, aizēnotākos kaktiņus kaut kur tur ārā. Sasniedzot kādu, kam to ļoti, ļoti, ļoti šobrīd vajag. Un ka tu elpo un zini un jūti, ka tas, ko tu dari, ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Un tu jau staro kā saule, kura dod visiem vienkārši tāpēc, ka viņa ir saule. Un jo plašāk tu spīdi, vienā mirklī tu sajūti, es apspīdu pats sevi, pati sevi, visu savu veselumu, kas esmu. Tā mīlestība, ko
Es sūtu, kas plūst caur mani, sasniedz mani pašu. Un jūtu, ka tā pieskaras kā visdziļākā līdzjūtība visam tam, kam tu biji, esi un būsi. Aplis ir noslēdzies. Tu saņem to, ko tu dod. Tu ieelpo to, ko tu izelpo. Un šeit viss kļūst par vienu. Paldies, 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 lai brīnišķīga diena un lai tā mīlestība turpina savu darbu.